Čau visiem! Čau! Šodien mums būs video neliels mums ceļojumiņš ar dēliņu. Mēs šodien maucam uz Viļņu, uz šitādu te cilvēciņu koncertiņu. Tā kā kaut ko bišķi pafilmēsim pa ceļam, pašu Viļņu. Tur kaut kādus fragmentiņus no pašā koncertiņa, jo paši saprotat, mūzika būs ar autortiesībām, tā kā tā. Šodien mēs tagad vēl Daugavpilī esam, šo to iepirksimies, tad nākošais ieslēgsimies jau, domāju, kaut kur Lietuvā. Tā kā, ja kam interesanti, varat paskatīties mums tādu nelielu piedzīvojumu 2. augustā. Tā kā, aiziet! Tā, jau esam kādu gabaliņu pabraukuši pa Lietuvu. Uzceļā laikam esam līdz Viļņai jau. Tāds interesants objektiņš ir šajā vietā, gribēju parādīt. Mēs kā Nīzgalē dzīvojam, mums ir lielas ļoti diskusijas šito tēmu, kas pret, kas par tām vēja turbīnām Nīzgales mežos. Nezinu, vai no kameras varēs labi šeit redzēt un pārdos to skatu, kā viņas izskatās, jā. Kā reiz tagad mēs te braucam Lietuvā, Maiku Kļuzka atveda ir, kas te par atdzīvotu vietu, tīri tā nepateikšu. Un te ir tās vēja parka turbīnas, varēs jau redzēt, ierēku viņas jau ir. Dzīvajā izskatās tas baigi iespaidīgi. Tālums varētu būt no šeit, es nezinu, kilometrs laikam, varbūt vairāk, un vienalga viņas izskatās iespaidīgi lielas, milzīgas. Pat nezinu, sadzīvot ar viņām kopā, varbūt un traucētu, varbūt un netraucētu. Kā jūs domājat? Uzrakstot savu viedokli komentāros. Tā jau izskatās iespaidīgi. Bet kāda tā ietekme uz vidi, tomēr es nezinu, nevaru pateikt. Tā kā lūk tā. Cerēšu, ka redzās no malas. Filmēšu tā bišķi. Tā kā tā, Lietuva būvē. Kā jau esam pavisam tuvu Lietuvai, Viļņai. Braucam pa vienu no viņam lielajam ātrgaitas šosejām. Ko Latvija? Jūs nevarat, jā? Lietuva var uztaisīt šosejas ātrgaitas un maukt pa viņam ar 130 km/h. Ar atļautu braukšanas ātrumu. Tā kā tā patīkams brauciens. Tuvāk būsim Viļņai. Ieslēgsimies tad vēl. Ko lūk un klāt, nepagāja un 2 stundas, bet laikam pagāja tomēr. Esam Viļņā. Izbrauksim pāri, bišku pafilmēšu. Tad jau vēl kaut kur pārēst jāapstājas. Kādā hesītī. Tā, cik es atceros, bija jābrauc šitā. Tā mēs tiekam uz... Šitā mēs taisni ar tevi braucām uz lidostu. Šitā mēs uz centru tiksim.
bijām, jā, skrējām un jau pilsētā. Ieskrējām, jā, interesanti. Ļoti labi izdevu. Cik pilsētā iebraukt? Jā, pilsētā viss. Kaut kur te kaut kāds līkumus vajag grozīt, ja pilsētā tikt. Peugeot salons, jauni Peugeoti stāv. Saforu kādu nepar. Sveša pilsēta tomēr. Braucu bez navigācijas. Šeit ir besu braucis kaut kad. Suni pie vetārsta bija vedis. Šeit pa centru vajadzētu atbraukt. Šeit vēl nav centrs, šeit vēl tikai iebraukt centrs tālāk. Tāda veterinārā klīnika suņa. Viņi atrodas pretī parkam, kur būs mūsu pasākums. No centra tālu tas laukums vispār, laikam tālu. Tur gabals jāiet pa parku, es nezinu, tur pašā parkā, man liekas, satiksme būs slēgta. Jādies kaut kur malā likt. Domāju, kaut kur parkoties. Jāskatās, un domāju, ka tur vietas nebūs. Visi grib kaut kur tur noparkoties. Nu, vietējiem te pofik. Vietēji ar taksi atbrauca. Var ieraut pīvčika, tad ar taksi aizbraukt projām. Mums tas variants не прокатывается. Ja tikai ar taksi atpakaļ uz Latviju iemēru. Jā. Nebija Hesika nevienu, nevajag? Nu, pagaidām, tad. Tā man būs sev uzsprāst. Divus tur jābūvē vienai pusē. Hesiks ir priekš. Skaties, ka Hesiti remonts un tev. Nestrādā, cipa? Ne, strādās. Man mašīnas taču stāv blakus, bet cipā ārpus vienkārši remonts. Viņas tā izskatās. Tas tāds stils. Tas tāds stils. Tieši iekšā. Es padomāju, ka tas ir remonts. Tāds viņiem šeit stils. Tā, iemetām pa megaburgeram. Tagad gatavi dancošanai. Bet vēl jādabrauc. Navigācija rāda 12 minūtes. Dabraukt ir viens.
Pēc tam atrast, kur atstāt mašīnu 2. Un tad daiet līdz tam parkam 3, laikam tā būs. Braucam tālāk. Pagriezieties pa labi. Pēc tam pagriezieties pa labi. Divas reizes pa labi. Un diez jau nevar publišana dabūt likam. Jā. Tālu varētu tuvāk jābraukt, es būtu piespiedies te pakaļ. Tagad man jālaiž šitie visi. Nelaiž. Tas laiž. Tas laiž. Paskatīsies Latvijas numuri. Pagriezieties pa labi. Čего tu nedomā? Nezinu. Nav vietējis. Tikai. Nevar braukt. Vai skai ātrāk, 7 braukt. Tāds Viļņa vēl. Nav līdz vietas pilsētā atrodas Kalnējas. Pārsniedzam. Taisni joslas. Labējā pa labi. Tā pareizā josla. Centras 2. Geliužinio Vilko gatvės. Kaut kā tā. Nav nekā. Nav. Tas ir tikai ceļiem vietējie iedzīvotāji. Nu, ko vēl viens esi? Šitam viņa tā būs tāds? Tagad daudz būs jau skatra paša. Cilvēku nav.
zem ēkas braukt. Sataisīt ceļu. Tur stāv māja iekšā, pretī ēka. Davai sataisīsim zem ēkas. Vai kas bija no sākuma, ceļš vai ēka? Es domāju, ka ceļš bija. Jā, parks jau tur, jā. Te ir lielais parks. Aizstrādē kaut kas tur atrodas. Ļoti daudz cilvēku? Es saprašu. Bet es domāju, jābūt daudz. Cik daudz Latvijas domā, cik daudz Latvijas domā. Kad mēs braucām uz Rīgu, taču arī lietuvieši tie arī. Jā. Pašā parkā varētu stāt mašīnu, kaut kur tam būtu vajag forši, tad vajag grozīt. Tā nevar. Jāmeklē te kaut kādas stāvvietas. Drīz jau labi, vai tas drīz? Nu, tas ir pagrieziens uz parku. Tur diez vai es nezinu. Paskatīsimies, ja tur nav aizliegts iegriezties, mēs iegriezīsimies. Pēc 400 metriem pagriezieties pa labi. Nē, tur jau sastrēgums uz to pusi. Tur mēs nelīdīsim. Jāmeklē kaut kur cita vieta. Jā. Nē. Nezinu. Kur tieši tur sastrēgums? Nav. Parādījās. Просто kaut kas Griežas iekšā. Re. Pagriezieties pa labi. Griežas iekšā mašīnas. Cik vakarā? Nevar braukt iekšā. Tur te zīmes nav. Nu, taču tam. Tā, значит, kaut kur meklējam. Tā. Es te par vietu. Es skatos, vai viņas ir maksājumas vai bezmaksas. Man šeit cik ilgi var Zona stāvēt. P. Tad pofik, es samaksāšu. Viņš bija man nečakarēties arī to visu. Saproti? Toreiz es arī maksāju, kad bijām pie Rīgas. Samaksāju līdz pusnaktī, pamēram. Viss, jā. Būtu tikai kur. Vietas tā nav. Te viens atrada kaut kādu vietu, reku vieta ir, bet Tā. reku ir vieta. Jā. Ir taču.
Jā, normāli, ne? Jā, diezgan 30 minūtes tikai stāvēt var šeit. Šeit pat Pat nav. Nav, jā. Nav. Tur kaut kas. 25 metri. Ceļ kaut kas maksas stāvvietas, reku ir. Tur vietas, pamaimu, ir. Ja? Nezinu. Nezini? Piebraucam tuvāk. Tur ir vietas, redzi. Daudz. Jā, tev vajadzēs maksāt laikam par vietām, bet tikai kur? Pofik, es samaksāšu. Kādas te cenas interesanti un cik ilgi? Kāds aparāts ir. Es ceru, ka aplikāciju vajadzēs slēdēt. Domā? Man pagadām es neredzu neko tādu. Zīme laikam uz turieni rāda 25 metri, tur kaut kur maksāt. Aiziesim, tad paskatīsim. Nē. Spēramies. Все? Mēs jau paskatīsimies. Jā, telefonu ņem savu. Rientu jau baigu daudz nav. Tu braukāt meklē. Nu ko, par stāvvietu esam samaksājuši. Šito kameru līdzi neņemšu. Visus pārējos momentiņus tā pa biškai uz telefonu nofilmēšu. Negribu vēl kādu kabatā viņu, jo līdzi neko principā tur daudz nevar ņemt. Ne dzērienus, ne ēdienus. Lai nevajadzētu kabatā nebūt tā kā nelieli video. Un ejam tusēties. Un braucam atpakaļ jau. Cīsiņu ēdam. 2 naktī. Esam Utenā. Intereses pēc, ja varēsiet redzēt degvielas cenas. 95. benzīns 1,36. Dīzelis 1,47. Gāze 69. Interesanti padomāt, kāpēc tāda starpība. Ne tā kā pie mums. Kaut gan šeit vēl nodoklis iekļauts degvielā ceļā. Papīru apēdu. Pasām kājām steigāja. Kājas sāp pēc dejošanas. Tā kā vēl stundiņa būsim mājās.